Īpaša uzmanība šodien tika veltīta gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām. Reģiona apvienība bija pirmā, kur izvirzīja savu prezidenta amatu kandidātu Mārtiņu Bondaru. Prezidenta kandidāts ir ļoti cienījams, līdzīgi kā Latvijas Džordžs Klūnijs, tāds ar sirmiem matiem. Un tas, protams, arī ir vajadzīgs, jo Latvijā jau pietrūkst šie harizmātiskie līderi. Mums nav šo domu veidotāju, teiksim, pamatvērtību licēji. Ja parlaments ir pieņēmis tādu lēmumu, ka paši, tad vismaz atklāti. Ja neatklāti, tad nedaram tādas muļķības, kā sakam, ka, zināt ko, tagad Latvijai, mūs nevis Latvijas prezidents, kā Satversmē ierakstīts, bet mums ir vajadzīgs koalīcijas prezidents. Es atvainojos. Nevienā Satversmes punktā ir ierakstīts, ka mums ir vajadzīgs koalīcijas prezidents. Mums ir vajadzīgs Latvijas prezidents. Ar noteiktām īpašībām, ar noteiktiem uzdevumiem nākošiem 4 gadiem, kas ir jāizdara. Jāvēl reizi Mārtiņam, varbūt tiešām uzspītāt gaisa tuneļa galā, kāda darīts būs savs valsts prezidents. Par partijas vadītāju atkārtot tika ievēlēts Andrejs Ence, un kongresā tika pieņemta arī deklarācija par Latvijas reģionu attīstību. Madara Līdzīte, Ivors Žapickis, Latvijas televīzija.